Čau, Edgar! Šodien jūrnieka stāsts. Šodien jūrnieka stāsts. Vispār kopumā interesants stāsts. Mašīna it kā nekas īpašs. Volkswagen Caddies 2 gadi, ja, bet apakšā ir diezgan interesants stāsts par to, kādēļ šis auto ir atceļojis vispār uz šejieni. Šis auto ir atpeldējis no Zviedrijas. Šorīt nocēlām no kuģa smuki. Viss kārtībā. Klients arī pats to auto bija atradis. Un klientam vajadzība pēc šī auto ir visai interesanti iemesli pēc. Tātad klients ikdienā pārvietojās ar BMW, un viņš saka, zini, kā ir, apnicis man ir laust to mašīnu pa šīm te Rīgas ielām. Tā ir viena lieta, un otra lieta, kādēļ netika pirkts jauns auto, bet tika pirkts pāris gadus vecs, ir tāda, ka nav Latvijā iespējams pasūtīt Volkswagen Caddy, kas būtu tieši kravas Caddies ar automātisko kārbu. Nu, kādas mašīnas nāk no Zviedrijas, kādā stāvoklī? Nāk jau labas īstenībā. Protams, viss ir atkarīgs no tā arī, kāds ir izlaiduma gads, kāds ir nobraukums. No Zviedrijas ir vērts skatīties pamatā jau, protams, Volvo, ja? Jo tā ir viņa, kā saka, vietējā mašīna, un tur to automašīnu ir daudz. Ja? Bet šī gadījumā, jā, šis auto ir, kā jau minēju, dēļ tā, ka ir kravinieks ar automātu. Ja? Bet, apējot viņai mašīnai, kā vienmēr, mums nekādu pārsteigumu nav. Ja? Vienīgā lieta, kas varbūt ir redzams, ka auto ir gatavots pārdošanai, ja? Un ir pulēts un ir kā saka, trāpīts ar pulējumu ripu un pastu nedaudz uz moldingiem. Gadās. Un kā tur kabīnē? Kabīnē Viss ir normāli. Automašīnai ir 51 000 nobraukums. Loģiski nevar sagaidīt, ka tas ir jauns auto. Ja? Ir savs nolietojums, kas ir normāli, kā arī tā kā auto ir izmantots tomēr darba vajadzībām pirms tam, ja, tad attiecīgi šis nolietojums varbūt ir bišķīt lielāks nekā tad, ja tas ir personīgais auto. Šī automobilī vēl viena lieta, kas ir ļoti labi aprīkots auto. Ja, teiksim, priekš komercinieka, te ir kondicionieris, sēdekļu apsilde, priekšapsilde. Ja, ir gan no pašas mašīnas ir iespējams to darīt, gan arī ir pults. Ja. Ir stūri, kas ir apvilkti smuki ar ādu, ir pogas uz stūres. Starp citu, ļoti laba lieta, kas arī šeit ir iekšā, tā ir kruīza kontrole. Un komerc transportam, teiksim, tā nav nekāda ekstra. Tā ir lieta, kas reāli taupa degvielu. Ir vēl parkošanās sensora aizmugurē, ieliekot atpakaļ gaitā ieslēdzās parkošanās sensori, plus šeit uz displeja parādās vizuāls attaisnojums arī ar tām zonām, cik tālu mēs vēl varam braukt. Ja? Tad ir ļoti tāda lieta, kas man pašam iepatikās. Ir smuka vieta, kur var pilnīgi tā kā paredzēts, kur telefonu ielikt iekšā. Tāpat ir arī tas, ka šeit ir iespēja telefonu savienot ar Bluetooth palīdzību, savienot ar pašu automašīnu, un gan klausīties to mūziku, kas ir telefonā iekšā, gan arī, protams, kā tik klāt pie visiem telefonu kontaktiem. Tātad ir iebūvēta arī hands-free sistēma, kas ir ļoti laba lieta. Redzams, ka auto vairāk ir pārvietojies pa pilsētu. Ja, ir noteikts lietas, kas uz to norāda. Kas tās ir? Lieta numur 1, kas uz to vienmēr norāda, tā ir stūra. Ir pierasts redzēt, ka ja stūrē ir tāds paliels nolietojums, ja? Skaidrs, tā tad ir liels nobraukums. Ja? Šī gadījumā tas auto ir braucis pa pilsētu, un pa pilsētu jums tāpatās sanāk ļoti daudz stūri izmantot, griezt un tā tālāk. Ja? Otra lieta, kas ir starp citu, stūras nolietojums nevienmēr nozīmē arī to, ka ir ceļš tieši dīzeļiem. Ja? Tas nenozīmē to, ka ir daudz braukts, obligāti, ja, jo ir viena lieta. Pildot dīzeli no pistoles, tās mazās mikrodīzeļa daļiņas, tāpatās trāp uz rokām. Vienmēr dīzeļa pistoles arī ir tādas, viegli slidenas, tādēļ, ka viņas vienmēr ir nošmucētas ar dīzeli. Un nepavelti ir tie plasmas cimdiņi, kas ir degvielas uzpildu stacijās, tos uzvalkot rokā, iepildam, novelkam nost, izmetam, un jums rokas ir tīras, jo tanī brīdī, kad jūs pārnesat dīzeļa degvielu uz ādas virsmu, tas ietekmē pašu ādu, un tā āda sāk ātrāk dilt. Ja cilvēkam ir gredzeni, tas arī diezgan spēcīgi ietekmē. Tās var būt gan švīkas uz stūras, gan arī pats stūras nodilums jūtam ātrāks. Vēl viena no lietām, kas norāda, ja, ir drošības jostu. Paskatoties, pavalkot ārā, var redzēt, ka tomēr ir šeit ir tā josta padilus, un tas arī liecina vienkārši par to, ka tā josta ir bieži vilkt ārā. Visu laiku ir bijis, kā saka, ir bijis ceļojums. Iekšā vietā un ārā no tās. Dīvainā kārtā gan šeit, teiksim, slieksnis nav nolietojies, ja, bet,
Tas droši vien ir atkarīgs no katra cilvēka, kā viņš kāp tajā mašīnā iekšā. Ja? Bet ir vienkārši lietas, kuras objektīvi braukājot pa pilsētu, vienkārši nolietojās vairāk. Nu, tā tas ir un viss. Vai no tā, ka mašīna ir lietota pilsētā, viņa ir sliktāka? Nav sliktāka. Vienīgais, kas ir, protams, ka jāatcerās, ka tas palielina kaut kādas, tas palielina iespēju, ka tas saucamais daļiņu filtrs, kas ir izpūtējā, ja, ka tas var ātrāk aizaugt ciet. Nu, civilizētā pasaulē tas nozīmē to, ka šis daļiņu filtrs tiek mainīts, kas ir diezgan dārgs pasākums. Pie mums tas vienkārši nozīmē to, ka tas tiek izgriezts ārā, tiek pārprogrammēts motors un turpinām braukt. Ja. Tādēļ īstenībā ir tā, ka, ja jūs pārvietojaties vairāk pa pilsētu, nav vajadzīgs dīzels. Ja jūs pārvietojaties 10–15 tūkstoši gadā kilometru, ja, nav vajadzīgs dīzels. Un ja tomēr jūs to dīzelu nopērkat, paņemiet, izvediet to mašīnu ārpus pilsētas pastaigā, kā saka, nedēļas nogalēs, nobrauciet kādas 100 km vienā virzienā. Ja. Jo principā tas filtrs arī pašatīrās, vienkārši viņš tas nenotiek īsos pārbraucienos. Vai no Zviedrijas sanāk mašīna lētāk? Jā. Sanāk lētāk tieši piegāde. Tanī gadījumā, ja auto atrodas Stokholmā vai kaut kur netālu no Stokholmas un ir iespējams vienoties ar pārdevēju, ka viņš, protams, arī patiecīgi nelielu, bet godīgu atlīdzību to auto nogādā līdz ostai un tur atstāja. Gadījumā, ja tas auto atrodas N100 km prom no jebkuras ostas, ja, tad nē, tad tam nav nekāda ekonomiskā pamatojuma apakšā, jo nogādāt to mašīnu no tās vietas, kur tā atrodas līdz ostai, tas viennozīmīgi būs dārgāk, ja, jo Zviedrija pat par sevi nav nekāda lētā valsts, attiecīgi arī visi tie pakalpojumi, kas tiek sniegti, tur maksā krietni vairāk. Un plus ir jāskatās, protams, kāda ir tā sākuma cena. Ja. Cita lieta ir, ja izdodās atrast kaut ko tādu, ko tiešām gribās, ja, un pieņemsim kontinentālajā Eiropā, nav tas pieejams, ja, pareizāk sakot, Vācija, Beļģija un tā tālāk. Ja. Tad, protams, kad var arī tādā gadījumā jebkuru, pieņemsim, to pašu Volvo no turienes atvest. Ja? Un ir viena lieta, kas ir, es ļoti bieži dzirdējis to, ka Volkswagens, teiksim, priekš komerces transporta pārāk dārgs. Ja? Ir vairākas lietas, dēļ kurām ir vērts domāt tieši par Volkswagen. Jā, tur varbūt tā ietilpība ir bišķītiņa mazāka, ja tāpat laikā ir tā, ka tā atļautā krava, tas smagums, ko var ielikt iekšā, ja? Tad to ieliek. Volkswagens ir viena no tām mašīnām, kurai virsbūve nekādā veidā neizlokās. Ir, pieņemsim, tie paši Opel Combo, ja, kuram, ja ieliek visu pieļaujamo svaru, un kā pie mums patīk ļoti daudziem darīt, arī varbūt nedaudz vairāk, viņam mēdz izliekties viegli virsbūve. Un tad nevar dabūt īsti durvis ciet un tam līdzīgi. Ja. Tāpēc, teiksim, katrs auto maksā kaut kādu iemeslu dēļ to naudu, ko tas maksā. Kā redzat, no jūras un ūdens mēs nebaidamies, un ja jūs arī vēlaties auto no Zviedrijas un tam ir ekonomiskais pamatojums apakšā, droši vērsieties pie mums, palīdzēsim un atvedīsim. Un kā vienmēr arī, protams, ka no Vācijas visu, ko esat atraduši un viss, kas jums šķiet derīgs, izskatīsim un, ja viss ir kārtībā, arī atvedīsim.